Manas attiecības ar grāmatu sākās jau bērnībā. Atceros, kā es pirmo reizi devos uz Sarkaņu biblioteku. Tā bija kā maza pasaulē, kur katra grāmata slēpa citu stāstu un citu piedzīvojumu. Grāmatas man vienmēr ir bijušas kā vieta, kur gūt mieru, zināšanas un reizēm arī kādu devu humoru. Mūsu ģimenē tā vienmēr ir bijusi svarīga, gan kā iespēja mācīties, gan kā veids, kā pavadīt laiku kopā. Mūsdienās mēs daudz laika pavadam telefonos, bet es ticu, ka grāmata ir spēks, ko nekas cits nevar aizstāt. Lasīšanas paradumi mainās, bet vēlme pēc laba stāsta tā arī paliek. Man šķiet, ka grāmata joprojām ir liela nozīme sabiedrībā. Literatūra ļauj saprast citam citu, iedziļināties, attīstīt domāšanu. Tieši tāpēc bibliotekas ir tik svarīgas. Tās ir tilts starp zināšanām un cilvēkiem. Domājot par nākotni pēc 50 vai pat 100 gadiem, es gribētu, lai grāmata saglabā savu vietu kā vērtību nesējs, lai nākamajām paaudzēm grāmata ir ne tikai informācijas avots, bet arī saruna ar tās autoriem, laikiem un idejām. Es vēlētos teikt, ļaujiet grāmatām atvērt jūsu pasauli. Tās iedvesmo, maina domāšanu, reizēm pat jūsu dzīvi. Atrodiet savu grāmatu, tā, kas uzrunā tieši jūs.